Valentīna diena tūlīt ir klāt, un tik ļoti gribas mīlētājs iepriecināt. Tā vienkārši un pavisam negaidot. Un visvairāk prieka vienmēr sagādā tieši pašu gatavot pārsteigumu. Es vēlos tikai pavisam mazliet. Es vēlos zvaigzni celt no debesīm. Vēlos tevi Tā kā mīlestība ejot caur vēderu, tad arī mīlestības vēstules šodien būs īpašas, visgaršīgākās. Gatavošu vīrišķīgo Valentīna dienas jēra rulādi, seksīgās artišoku tartes un tiramisu tik viegli, ka tas paceļ spārnos. Un pašās beigās atklāšu arī kādu saldu mīlas dzērienu recepti. Šodien sāku ar jēra rulādes gatavošanu. Šis ir tāds ārkārtīgi vienkārši pagatavojams ēdiens, kur var ielikt cepeškrāsnī un aizmirst par to uz 2,5 stundām. To var pagatavot arī lielāku gabalu, pēc tam to nolikt leduskapī un nogriezt pa šķēlītei, to pirms ēšanas uzcepot, tā, kad sakārojās kaut ko pikantu un garšīgu. Es ņemu jēra vēdera daļu, tā ir jābūt tādai plāni sagrieztēm. Tirgu ir iespējams nopirkt jau tādus lielākus gabalus. Un viens no noteikumiem, ka jābūt klāt ir noteikti speķītim, jo cepoties tas iztek un dod labāku garšu, un rulete sanāk garšīgāk. Šos jēra vēdera gabalus klāja tādā vienmērīgā slānī, un tad tos pārkājus ar sāli un pipariem. Jēram ļoti labi piestāv smaržīgie pipari, rozmarīns, timjāns, ķiploks, sīpols, ko es arī savai jēra rulādē izmantošu. Arī čilī pipariņus nedaudz uzbaru. Un tagad šo visu satinu. Tā cieši vajag satīt, arī no ārpusīt sāli drusku. Un tagad to notinu ar diegu. Jēra gaļu, kad jūs pērkat, tad ir svarīgi skatīties, lai tā ir tāda rozīga, lai tā nav pelēka. Jo tas nozīmē to, ka jērs nav vairs jauns, un tas arī ilgāk gatavosies. Man jau šķiet, ka ziemas laikā vislabāk ir ēst tieši vai nu jēra gaļu, vai teļa gaļu, vai lielopu gaļu. Sarkanās gaļas, kuras ir bagātākas savā uzturvērtībā. Tieši jēra gaļa ir ļoti bagāta ar omega-3 augstskābēm, ar dzelzi, fosforu. Tagad šo rulādi lieku siltumizturīgā traukā. Šeit pat lieku gareniski sagrieztus burkānus. Uz šo kilogramu gaļas man vajadzēs 2 burkānus. Tad sīpols tādās lielākās daivās. Es ņēmu 2 mazus sīpolus un 1 galviņu ķiploku. Tos arī tādos veselos gabalos likšu klāt. 3 lauru lapas. Un šeit arī pārkājus vēl piparus un sāli. Pielieku kādu timjānu zariņu. Jēram ļoti labi der arī karijas. Pie šī ēdiena var pagatavot kariju mērci. Kā arī kariju var pievienot, piemēram, kartupeļu biezenim, kurš ļoti labi der kā piedevu pie jēra rulādes. Tagad, kad ir salikti sīpoli, ķiploki un burkāni, kā arī garšvielas un timjāns, šeit pārlej ūdeni, tā, lai tas nosedz pilnībā jēra rulādi. Jēra rulādi noteikti vajag pasniegt karstā veidā, jo augstā veidā jēra tauki sacietē, un tie nav garšīgi. Pirms lieku cepeškrāsnī šo trauku rūpīgi notinu ar foliju, tad vairākās kārtās. Un tagad to liek cepeškrāsnī, iepriekš sakarsētās 170 grādos. Uz laiku 2,5 stundas. Un tagad 2,5 stundas par jēra rulādi varu aizmirst.